Mēs esam apmēram 50, ne tikai jaunieši, bet arī tēti. Gaidām arī kādu mammu, bet pārsvarā mums ir, protams, bērni vecumā līdz 18 gadiem. Ir jau daži, kas ir izauguši kopā, un, kā tu minēji, jau spēlē labāk par mani. Šodien es mēģināšu pierādīt pretējo, bet pasaules reitingā savā klubā esmu tikai 3. Tas ir klubs, kas ir izveidots bērnu un jauniešu centrā Altona, kas atrodas Rīgā, Pārdaugavā. Mēs trenējamies 2 vietās, Imantā un Zolitūdē. Treniņi ir darba dienu vakaros, katru dienu, izņemot pirmdienās, tā kā droši var uzmeklēt mūsu sociālajos tīklos vai Altonas mājaslapā un pieteikties. Jā, man liekas, Altona ir viens no tiem klubiem, kas visaktīvāk piedalās tieši starptautiskos turnīros. Mēs braucam uz visām lielajām supersērijām, Slovēniju, Zviedriju, kur vēl aizmirs pēkšņi. Uz Tallinu noteikti braucat. Uz Tallinu braucām agrāk, jā. Braucam uz pasaules Eiropas čempionātiem. Tā kā, man liekas, viens no tiem galda hokeja plusiem ir tas, ka ir tiešām ļoti reāli tikt ārpus Latvijas, uzspēlēt labā līmenī un arī sasniegt kaut ko šajos starptautiskajos turnīros. Ko tu gribētu pateikt tiem, kas vēl tagad šaubās? Vai viņam aiziet uz galda hokeja turnīru, vai viņam atnāk, nezinu, paspaidīt telefonu mājās? Kāpēc, lai viņš nāk uz galda hokeja, tas cilvēciņš? Tas varbūt galda hokejā mazāk pievienojas jau pieredzējuši spēlētāji. Tas vecuma kategorija varbūt tas ir ieteikums jau bērnu vecākiem, kad bērniem vajag nodarbošanos no pašam ideāli 10 gadi. Viņš spēlēja futbolu, galda hokeju mazliet mazāk, viņam sanāk spēlēt, viņiem ir mazliet cits intereses un savas aizraušanās, bet visiem ir milzīgs šobrīd ietekme no ierīcām, PlayStation, kompjūteris, telefons un jā, pulciņi ļauj. Protams, es domāju, ka nevajag bērnu pārāk daudz aizlikt ar dažādām pulciņiem, pārāk daudz, bet kā vienu no šiem galda hokejs ir ļoti labs. Pirmkārt, tas attīsta domāšanu, strauju domāšanu, reakciju, tas palīdz un visu dienu mēs stāvam kājās un tomēr mazliet fiziskā sagatavotība vajadzīga. Un cilvēki, kas spēlē galda hokeju, ir ļoti no dažādām sfērām, bet mēs pārsvarā esam ļoti draudzīgi. Mēs vienmēr esam draudzīgi. Un tāpēc nāciet, ja jūs vēl nespēlējat, nākat pamēģināt uzspēlēt. Un galda hokejs viens no retajām vietām, kur jūs varat uzspēlēt ar pasaules čempionu, ar Eiropas čempionu, ar dažādu līmeņu spēlētājiem vienā tajā pašā dienā. Tā kā, ja jūs vēl neesat spēlēt, nāciet spēlēt. Ja jums vajag hobiju, tas ir superīgs hobijs, ko darīt. Jums būs arī paziņas pa visu pasauli, kā mums šeit ir no daudz dažādām valstīm. Tā kā nākat izmēģināt. Galda hokejs ir tā vieta, kurā bērns var attīstīties individuāli. Viņš var atnākt un patrenēties priekš sevis. Tā ir, nerunāsim par koordināciju un fokus, kas šī brīdī daudziem bērniem pietrūkst. Viņiem tās 5 minūtes, kas ir viena spēle, ir patiešām jānofokusējās. Lai viņi dabūtu to interesi par to visu, viņam ir kaut kas jāiemācās. Un tad tas aiziet ļoti dabīgi. Man bija viens puika, kurš atnāca paspēlēt pie manas mēnesi, un viņš saka, Kārli, piedod, es tā kā vairs nenākšu, mēs ejam atpakaļ uz īsto hokeju. Es saku, malacis, ļoti labi, veiksmi tev, lai tev labi izdodās. Man pēc mēneša uzraksta viņa mamma un saka, Kārli, viņš grib nākt atpakaļ. Viņam tā patika galda hokejs. Viņš grib turpināt viņu spēlēt. Viņš pirms tam atnāca un paspēlēja kā tādu brīvā laika pavadīšanas veidu. Viņš atnāca atpakaļ ar tādu fokusu un deksmi. Viņš pārdzīvo par katru turnīru, uz kuriem viņš netiek dēļ kādiem citiem plāniem. Un tā ir vieta, katram ir savs. Citam ir kliņškāpšana, citam ir futbols. Un citam aizrauj šis te spēle, kura būvē arī raksturu. Un man liekas, ka tas ir tas foršākais, ko no galda hokeja var dabūt. Un, protams, arī visu šī atmosfēra, ko mēs šeit redzam. Klausies, kas tev, kā Reineram Kalniņam, pasaules čempionam, visu sasniedzis, kas tev sagādā lielākas emocijas? Uzvarēt turnīru, iesist skaistu golu, saņemt komplimentu no pretiniekiem. Kas ir tas, kas tev dod visvairāk to gandarījumu? Šodien, atklāti teikšu, man bija 4 vai 5 situācijas, kad man cilvēki gribēja man uztaisīt selfijas. Tas man ļoti lielu prieku sagādā šādos brīžos. Uzvarēt turnīru forši, bet tas moments, kad tu iemet ļoti skaistu golu, tas ir vienkārši tops visam pāri.